Labvakar, Jelgavnieki. Šodien mēs esam sapulcējušies ar mūsu labāko nākotni, ar Jelgavas. Man ļoti grūti izrunāt kādreiz, jo es iesāku mācīties Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, pabeidzu Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet tagad viņi ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Ja īsāk sakot, LBTU studenti, un lūkšu nelielu vizītkarti par sevi, kurā fakultātē mācāties, cik ilgi mācāties un kādā specialitātē, jā. Tātad es esmu Rūta, es mācos ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē par ekonomistu, un šobrīd jau drīz noslēgsies mans 2. studiju mēnesis šeit. Pavisam svarīgi šeit. Jā. Sveiki, mani sauc Beāte, un es esmu Rūtas kursa biedrene, arī mācos ekonomikas fakultātē par ekonomistu 1. kursā. Tātad mani sauc Lannija, es arī studēju ekonomikas fakultātē, tikai komercdarbību un uzņēmuma vadību, un esmu jau 2. kursā. Savukārt es esmu Annijas kursa biedrene Elīna, un arī es mācos ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, studiju programmā komercdarbību un uzņēmuma vadību 2. kursā. Jūs jau tā kā Jelgavā esat drusku tā kā vairāk iedzīvojušies jau, un ir tāda jau kaut kāds lielāks priekšstats ir. Un kur jūs dzīvojat? Jūs kaut kā braukājat, ja uz vietu šeit dzīvojat kopmītnēs? Šobrīd kopmītnēs, bet tā braukāju brīvdienās uz mājām Tukumā. No Tukumas, jā, un Anna arī no Tukuma izrādās, jā, ka jūs satikāties šeit. Jā, es arī dzīvoju kopmītnēs, bet tā brīvdienās braukāju uz Jaunjelgavu. Jaunjelgavu. Rūta? Es savukārt braucu tālu, es braucu vēl uz Smiltenes, uz Gulbenes pusi. Jā, man sanāk 200 kilometri. Diezgan, tas ir katru nedēļu izdodas aizbraukt mājās, ja paliec ilgāk arī šeit Jelgavā? Katru 2. vai katru nedēļu, atšķirībā, kā man sakrīt. Ar brīvdienu darāmajiem darbiem mājās. Kāds jums tieši bija tas pirmais iespējas, kad jūs ieradāties Jelgavā? Vai bijāt Jelgavā, esat bijuši jau tā kā pirms studijām jau, vai tikai tad, kad uz studijām atbraucāt? Un kāds tas pirmais iespējas? Iebraucat Jelgavā, un tad ko jūs redzat, kas jums tā šķiet pārsteidzoši, nav pārsteidzoši? Kāds ir pirmais iespējas pa Jelgavu? Vēl joprojām, iebraucot Jelgavā, ir tā skaistā pils, un tad ir uzreiz tāds, jā. Uzreiz ir pils, ar to man asociējas Jelgava. Un man šeit vispār interesants tā skaisti nokļuva, jo es vispār tiku jau Valmierā budžetā. Es arī parakstīju līgumu, bet es sapratu, ka man nav tas klikšķis. Es biju aprīlī atbraukusi uz ēnu dienām. Šajien es ēnoju 2 studentus no ekonomikas fakultātes. Un man bija tas klikšķis, ka es gribu šeit mācīties, bet kaut kā dzīvē viss sagrozījās, ka es savu prioritāti izvēlējos Valmieru. Bet man nebija tas prieks un laime. Un beigās tiku Jelgavā šeit budžetā, un tā es arī nonācu šeit. Vai tur kaut kāds, ietekme uz lēmumu bija, Jelgavas pils arhitektūrai, bet vai arī pilsētai kā tādai, vai tas bija tieši saistīts tieši ar specialitāti ar tām zināšanām, ko tur var iegūt? Es domāju, ka tas vairāk bija saistīts vispār ar visu universitātes dzīvi kopumā, jo, piemēram, Valmierā tas viss ir ļoti zemā līmenī, savukārt šeit viss ir gan reklāmas, gan viss ir augstā līmenī un atpazīstamā, un man ir ļoti svarīga sociālā izaugsme, un tāpēc es nolēmu par labu šeit. Ne tikai savas profesijas dēļ, bet arī socializācijas un vispār tādas. Beāt, kā tev? Es esmu iepriekš bijuši šeit arī Jelgavā, bet nesaistīta ar skolu. Man uzreiz asociējas Jelgava kā mazā Rīga.
tāda Rīgas pilsēta, kur daudz luksaforu cilvēku, bet tāda mazāka. Tāpēc, jā, un tā pati pils vienmēr man liksies, tā ir Jelgava. No Tukuma, es saprotu, ja brauc no Smiltenes, tas caur Rīgu, ja, tad sanāk iebrauc no Rīgas puses, Tukums iebrauc no otras puses pavisam, ja, tur, jo līdz pilī tad gan arī visai pilsētai cauri jāizbrauc ir. Bet jā, Tukums nav tālu, mēs bieži braukājam Jelgavnieku, Tukumnieku viens pie otras sanāk, jā. Mazā Rīga, jā, un daudz luksaforu, man liekas, jā, daudz luksaforu, par to mums daudz saka, ka mums viņi daudz, jā. Liekas, tie, kas brauc ar mašīnu, tiem liekas, ka ir par daudz, jā. Anī, kāds tavs stāsts par Jelgavu? Es Jelgavu ļoti bieži apmeklēju, tad, kad es biju maziņāka, tad, kad vēl Smilšas kultūras bija pie tirgus tajā pusē, un kad ielas bija šausmīgi, tā kā nesaremontētas, ceļi bija briesmīgi, un tad es kādu laiku nebiju braukusi, jo es laiku biju vidusskolā, tad es tur ņēmos, un nebija tā vienkārši laika, kad atbraukšu šeit. Un tad, kad es braucu parakstīt līgumu ar universitāti, es skatījos uz tiem ceļiem un domāju, vai es esmu tajā pašā pilsētā, tā kā, jo viss bija tā kā reāli izmainīts, kociņi, smuki, parki, ceļi salaboti. Tā kā reāli daudz citādāks uzskati bija par pilsētu, nebija vairāk tas, ka tās ielas, kādreiz bija diezgan traki. Jā, pamazām, jā, tā sakārtojās, īpaši jau centrs. Es pieļauju, ka mikrorajonu iedzīvotāji ar tevi nebūtu viens prāts, bet, kad saka, ne jau vienā dienā Rīgu uzcēla. Jā, mans stāsts iesākās, kad braucu parakstīt studiju līgumu. Iepriekš vispār nebija bijusi Jelgavā, man nebija ne mazākās saprašanas, nekā izskatās, nekā ir šeit dzīvot. Un es atnācu šeit mācīties, jo man bija ļoti svarīgi studentu dzīve, aktīvā socializācija, ka man ir daudz iespējas iesaistīties sociālajā dzīvē, kas ir, es varu izvēlēties no dejām, no dziedāšanas, pašpārvalde un tādas iespējas. Un man ļoti ietekmēja, laikam, citu draugu atsauksmes, jo man ir arī draugi, kas tā kā sāk ātrāk par mani mācīties šajā universitātē. Un gan izglītības ziņā, gan socializācijas ziņā šī bija labākā izvēle no visām citām skolām. Bet tieši pilsēta, kā tā izskatījās, kas varbūt pārsteidz, ja varbūt kas nepārsteidz. Mēs gandrīz Jaunjelgava un Jelgava varētu padomāt, tas kaut kur ļoti tuvu, bet būtībā tas pavisam nav tuvu. Tie ir kaut kādi 108 km no šejienes, jā. Kā pilsēta, protams, tā bija pils, kas pirmā iekrīt acīs, bet tādā ziņā, man laikam, nebija nekas tāds, kas uzreiz iekrīt varbūt acīs, jā. Bet jau kāds laiks ir padzīvots jau šeit, ja kāds gads vairāk, jā, un tad jau ir iepazīta arī būtu plašāk tā Jelgava vai šī gada laikā. Jā. Ir kaut kas tāds, kas liekas vau, vai liekas, ka diez kas nav. Vairāk, ja es gribētu pakomentēt, tās būtu noteikti autostāvvietas, varbūt, kas ir studentiem šobrīd ļoti sāpīga tēma, jo arī, piemēram, es braucu no Jaunjelgavas uz Jelgavu. Ja es gribu braukt ar autobusu, tad tas ir līdz Rīgai un tad uz Jelgavu tikai. Bet tā es arī, piemēram, sadarbojos un braucu ar citiem studentiem kopā, gan uz šejieni, gan no šejienes uz Jaunjelgavu, un tad tā varbūt būtu tāda problēma. Jā, starp citu, jā, tad jūs kooperatēs un brauciet ar automašīnu, ja? Jā. Kā jūs nokļūstat Jelgavā ar ko? Ar autobusu, ar automašīnu, ar vilcienu? Lielāko daļu ar automašīnu, ar brāli. Arī, jā. Un es ar savu privāto mašīnu, un šodien nebija, kur viņu nolikt. Un es 3 reizes pārparkojos uz 2 stundu parkingu, līdz es novēroju to, ka tieši milisekundē izbrauc no Pastsalas tajā mazā parkinga mašīna. Fiksēšu iekāp mašīnā, brauc tur pārdzīt mašīnu, lai man būtu reāli kur uz tām, cik šodien sanāk pāris dienas, un pēc tām es varbūt tās sestdienu no rīta, sestdienu pēcpusdienā dabūšu parkingu aiz kojām, un tad es varēšu droši sirdi čučēt to, ka man mašīna ir tepatās. Es gan braucu ar autobusu. Nav problēmas. Bet es saprotu, ka problēmas ar šo te automašīnu novietošanu ir radušās pat kaut kādu salīdzinoši nesen,
Jo pirms gada, kad uzliek šis laika ierobežojums, ir pils tūmā tajās stāvvietās, kas ir. Līdz tam šāda problēma nebija. Iepriekš bija viņa tāpatās, bet nebija tik lielā apmērā. Jo tad vismaz varēja tajā lielajā parkingā, kas ir pie pils. Aiz pils, kas sanāk tajā. Ne pie pašas salas. Tas lielais tur tāds. Bet tad, kad tur uzlika to laika ierobežojumu, tad gan tāda sāpīga tā palika. Jo pie kopmītnēm, pie dienas viesnīcām, tur jau nepārtraukti bija šis laika ierobežojums. Man tā līdz šķiet, laika ierobežojums. Jā, bet ir braucot aiz tieši viņā, tur ir vieta. Tāds viens maziņš. Nav daudz. Un tas ir uz 4 stāviem, 12 mašīnām vieta, taču šeit absurdi. Tad jums ir tās pašas problēmas, kas ir ikvienam jelgavniekam, ka pirmkārt jau ir visi nama pagalmi, ir pilni ar automašīnām, ir ielas ir pilns ar automašīnām, un jāmēģina kaut kā izsakot, kur nolikt, un tad kurš pirmais brauc, tas tam māja tuvāk. Tā kā jūs ziniet, kādas problēmas, vismaz šajā ziņā jūs ziniet, kādas problēmas ir arī jelgavniekiem. Es saprotu, ka jums pietiek arī, ir, kā minēju, kad arī tā sabiedriskā dzīve, ko jūs dariet ārpus mācībām, kā jūs pavadiet laiku, vai nav garlaicīgi? Es aktīvi iesaistos studentu pašpārvaldē, kas ir tieši mūsu fakultātē. Un vairāk arī organizējot pasākumus un iesaistoties tajos, ejot uz arī citu fakultāšu pasākumiem un ballēm un daudziem citiem pasākumiem, vairāk tāda sabiedriskā dzīve. Kur ir labākais balles? Pie mums. Protams. Īstenībā mežiem ir ļoti foršas balles. Man arī ļoti patīk veterināra medicīnas balles un mums arī ir ļoti daudz balles. Tas ir, kurā tas ir fakultātē tieši, tas ir kopmītnēs? Nē, fakultātē. Tur, jā. Mūsu laikā bija Mehos labākās. Anī, kā teva brīvo laiku, kur tu viņu liec? Praktiski nav, tāpēc, ka man ir studijas plus darbs. Un tad, kad nav studiju dienas, es visu laiku esmu darbā. Un tad man pat nesanāk brīdis, kad aizbraukt uz mājām. Šonedēļ es biju, pagājušajā nedēļā pa brīvdienām es biju beidzot mājās pa 3 nedēļām, 2 nedēļām. Un tad es izbaudīju atpūtu beidzot. Bet strādāji Jelgavā? Un kur tu strādāji no noslēpums? Sinsejā, kas tikko atvērās. Kāda? Sinsejā, kas pasāžā atvērās. Tur ir tas, es zinu, kas tas ir, jā. Kā sanāk savietot mācības Patiesībā ļoti labi, jo darba vadītāji ir ļoti saprotoši, un tad, kad es pasaku dienas, kurās man ir lekcijas, viņi arī neliks man darba dienas, tad viņi liks visās pārējās nedēļas dienās. Bet tu esi iemanīsies savietot un mācībām tas netraucē? Nē. Vienīgi uz tām smukajām ballēm nesanāk arī tik liela reizēt. Sānāk visur sarunās ar vadītāju. Jā. Un vēlākais līdz cikiem darbs ir tas ir līdz 8, un pēc 8 visu brīvs. Protams, jā. Vēl nekas nav sācies. Jā. Šajā laikā ir tas, kad studiju gados vēl ir tas, kad var pietiek, ja guļ vienreiz pa 3 dienām, pa 3 dienaktīm, tad. Jā, Beāta. Es otrdienās un ceturtdienās apmeklēju tautas deju nodarbības, kas Kalvē. Un tad vēl es trešdienās eju uz pašpārvaldi šobrīd jau. Un kaut kādās brīvajos brīžos arī pastrādāju attālināti grāmatvedībā. Un tā man tur viss pilns ir un vēl tās studiju mācības un tā. Nav man arī baigi tās brīvā laika. Jā, protams. Es arī darbojos studentu pašpārvaldē. Un šobrīd par savām pirmdienu un piekdienu brīvajām dienām es sāku strādāt. Kas arī ir attālināti, ja es esmu mājā, tad es aizbraucu klātienē un tas neietekmē manas mācības. Ir mācības, ir darbs, ir balles, kas ir svarīgi, bet ir kaut kāds laiks, ja jums kaut kur jāiziet laukā, pilsētā, kur jūs labprāt dodaties, ja ir tas laiks. Es saprotu, ziemā varbūt tā, bet vasarā tomēr ir
studijas, lai saprotu, jums vairāk Svētas ielā, ja, ir fakultāte, bet ir arī pilī droši vien kādas nodarbības. Šobrīd ne, bet iepriekš bija. Ir bijis, jā. Tas tā periodiski, kā kuru semestri sanāk. Nu, jā, tad, ir kaut kādas vietas, kur, ja ir kaut kāds brīvs mirklis, kur jūs labprāt ejat. Pasta sala noteikti. Pasta sala. Ja mēs gribam aiziet pastaigāties, tā ir vieta, kur mēs parastējam. Tādu līkumiņu mazāpiet. Jā. Laikam arī būs tā pasta sala, it īpaši vakaros šobrīd, bet tā atpūsties, es dzīvoju 6. skojās dienas viesnīcā, un tad mums turpat ir ezītes, un ja tu gribi ātri paēst, tad tu aizēji uz ezīti paēst. Tas ir tagad tā jaunā vieta ezītim, kas ir tajā. Jā, blakus mūsu fakultātes. Jā, es tagad tos jaunos numurus nezinu tām dienas viesnīcām. Bet tā ir tā, kas patīk atjaunot tā uz, kas tas ir Lielā un Mātera ielas stūvis, ja? 6. Kurs tās ir? Jā, tās ir blakus mūsu fakultātes. Tas ir tāds blakus. Tās Svētas ielas. Tur, jā. Nu, vienalga, jā. Man laikam visbiežāk sanāk, iet caur Raņu parku, jo, ja parasti vajag atpūsties, tad es aizēju līdz Rimī, nopērku kādu pārtiku. Un es tā vēl īsti neesmu iepazinusi Jelgavu par šiem 2 mēnešiem. Nu, es zinu, protams, kur ir pasta sala. Un mēs, kad bija saulaināks, siltāks dienas, mēs arī devāmies ar Bēti kopā uz to skata torni, kas ir Pilssalā. Jā, Pilssalā. Un tad varbūt mēs aizējām pie citiem studentiem ciemos un parunājam, kā viņiem iet, kas viņiem studiju procesā ir jauns. Tad jums tā kā pa lielam vēl Jelgavas atklāšana tā kā vēl priekšā ir. Jā. Jūs jau tā kā ziniet, bet cik atļauj laiks, ja, tad tomēr, es jums ieteiktu arī Pilssalu izpētīt, jo tā ir nu pat rekonstruēta. Jūs varbūt atcerieties, kā tā bija pirms gada. Tur tad vispār nekā nebija, tad nevarēja tur neiztaisiet, jā, bet šobrīd tur ir, daudz dažādas aktīvās atpūtas zonas ir un arī pasportot var. Un, es ceru, ka viņa kļūs tikpat populāra kā pasta sala. Ir bijis laiks, kādam jau būtu kāds iespējas, jau nav, jā? Būs tagad. Tad jums ir uzdevums tagad, jā? Jā. Aiziet un izpētīt, kā tas tur izskatās. Bet tādas tieši sajūta varbūt līmenī, kā es jūties Jelgavā, vajag droši. Es nezinu, varbūt vēl tie, kas tikko sākuši varbūt mācīties, ja vēl visu laiku bija gaiši vakari, bet tagad tie vakari paliek tumšāk, kā tagad. Vai jums ir lielāka pieredze, kā jūs jūties Jelgavā? Vai ir droši, vai komfortabli jūties, visu variet atrast, jeb uz veikalu uz mājām, uz darbu uz mājām, no skolas uz mājām teciņiem, ka tik ātrāk kopmītnēs un... Jā, ja viena pati dodos, tad ir tā neumalīgi. Protams, vakarās jau jebkurā pilsētā tā būtu, kad viens pats nevēlies tur būt vairāk staigāt, bet vienīgā vieta, no kuras es varbūt izvairītos, ir autoosta cauriet, kad ir tumšs vakars, bet tādā ziņā nav nekādu, tā kā nevis negadījumu, bet tādu sagadīšanos, kad būtu kaut kas nepatīkams, tādā ziņā viss ir bijis kārtībā līdz šim. Tāds negatīvs pieredzes nav, un autoos, autoos mums, diemžēl, jā, tā vēl gaida savus labākos laiks. Kā kurā pilsētā tā ir? Iespējams, jā. Tas pats man autoosta. Man ir bijis negatīvs atgadījums. Tas bija vēl pie tam gaišajā dienas laikā, pagājušajā gadu. Bet šogad vēl nekā nav bijis, pat tumsvējot. Man laikam viss liekas pagaidām vēl it īpaši vakaros tāds diezgan nedrošs, jo ielas nav īpaši apgaismotas visas, tādas mazās ieliņas tur tā. Bet, gan jau sadzīvošu. Es varu izvairojos, ja man vakarā nav nekur jāiet, tad es tā labprāt neiešu ārā pastaigāties.
man vispār es nāku no laukiem, un man vispār liekas, bija viss tāds bailīgs. Jā, man lielākais arī tāds kultūras šoks bija, kad šeit ir ļoti daudz bezpajumtnieki. Nu, tā kā tiešām ļoti daudz. Un skaļums, ielas skaļums. Man šķiet visu laiku sākumā, pirmo mēnesi man bija ļoti grūti. Tagad jau es esmu apradusi ar to. Jā. Nu, man vēl nav bijis nekāds negatīvs negadījums vai kāds, bet es tā, ja es varu neiet, tad es neiešu. Jocīgi, jo man šķiet, ka Jelgava tāda, visu laiku licies, vismaz šajos gados, es saprotu, tie nav nekāda 80. vai 70. kad bija savādāka situācija, ka reiz Jelgava tagad ir droša, ir pietiekami apgaismota. Nu, tas ir tas, kas ir tādam kā jelgavnieku viedoklis, un tas skaņas es vairs nedzirdu. Un pēc tam ir cilvēki, kas dzīvo pie sliedēm, viņi nedzird, ka vilciens iet, ja? Tā kā pa visu jau pierod, bet, nu jā. Vai ir kaut kas, šī drošības pieļaut, tā varētu būt tā negatīvā pieredze, ja? vai sajūta negatīvā, vai ir kaut kas tāds, kas varbūt vēl ir iekrīts, ir stāvvietas, kas nepatīk, ja, ka nevar nolikt, ja? Tā ir neektīva, ja? Bet man jūs jāsarūktina, ka labākā situācija nepaliks, paliks tikai sliktāka. Mēs dzīvojam aizvien labāk, mašīnas aizvien vairāk, mums komfortu vajag, un diemžēl tas tā ir, jā. Tā kā, ja tas tāds aicinājums, ja jūs studiju laikā, ja jums ienāk prātā kā doma, kā šo problēmu atrisināt, kādā kursā vai diploma darbā, ļoti lūdzu, ja, dodiet piedāvājumus, ja, ka varbūt mēs varam šo lietu labot. Bet kas vēl bez šī nedrošības un autostāvvietām, kas vēl šķiet, kas Jelgavā nav tā, kā vajag? Ir kaut kas, kas ir iekrīts acīs šajā salīdzinoši neilgajā laikā. Es nezinu. Es vēl apdomāšos. Jā. Varbūt kā. Nekas. Varbūt tā ir laba zīme mums, ka nekas vēl... Jā, varbūt šobrīd nav tāds pamanīts baigi vēl kaut kas. Salīdzinot ar to, ka es tādu mazu laiciņu šeit esmu uzturot. Jā, jums kā varbūt pieredzi lielāka. Nu jā, personīgi. Šobrīd, ko es esmu ievērojis, tad, kad tagad uztaisīja uz Tūkuma Dobeles pusi braucot ārā to jauno luksaforu. Jā. Man ir diezgan žēl, ka nav tur vairāk 70 dzīves uzstādītas, jo visu to gabalu braukt uz 50 ir, traki, tāpēc, ka tur vienkārši nav ko darīt uz 50, tur cilvēki neviens neiet, tur gājēji pārējais nevienas nav, izņemot tur, kur ir luksafors pie topa. Tā ir, manuprāt, vienīgā gāja pārēja un vēl uz priekšu. Varbūt tas turpat nebija gāja pārēja. Bet man liekas absurds par tādu posmu taisnu vienkārši braukt uz 50 non-stopā. Viņi jau tā tur uzliek citreiz radaru tajā mazajā posmiņā. Tā ir visu gabalu. Tā ir, ka gribās steigties, jā, tad tas, protams, ir kaitinoši. Man, piemēram, kā jelgavniekam varbūt gribās, lai vairāk būtu tas ātruma ierobežojums ir apdzīvot vietu 3 km/h, īpaši tur, kur privātmāja rajoni. Tur, jā, tur es piekrītu, tieši tur vajag. Kur, jo, jūs variet parēķināt, ja, ko jūs iegūstat braucot, cik no punkta A uz punkta B, ja jums jādodās, ja jūs brauciet ar 30, 50, 70 km/h, kāda ir tā starpība, cik laika jūs iegūstat, vai tas jums ir svarīgs? Tas tā tikai. Kaut kā tur pa pāris minūtēm bija, es jau aizdevu. Tad jautāju. Es arī skatījos Zedrā, tur arī par to rēķināju un runāju. Tajā seriālā. Jā. Tur tikai pa šoseju, Liepājieni, manuprāt, tā bija. Jā, tas tādiem lieliem gabaliem, jā, Jelgava Tūkums 50 km. Tā kā, tālāk jau tur tā kā paliek, tas ceļš jau tagad diezgan labi saremontēts. Bet tas, diemžēl, tāpēc, ka Jelgavas, tas tā kā tranzīta ceļš, jā, cauri Jelgavai iet, ja no Rīgas brauc, tad Tukuma vai
Liepājas virzienā Dobeli, īpaši, jā, tad ļoti daudz mašīnas, kad brauc Jelgavā caur tranzītā. Nu, šeit, kas dzīvo, tiem tas attiecīgi ir dzīves kvalitāte samazina. Bet es arī saprotu tos, kas brauc cauri, viņi grib ātrāk tikt cauri. Tāpēc arī varbūt ir atpacieši svarīgs, bet tas cits stāsts ir varbūt. Elīna, kā tas? Nu, tā padomājot, es nezinu, man Jelgava asociējas kā ļoti skaista pilsēta, ceļš uz Ziemassvētku periodā, kad viss ir ļoti skaisti izdekorēts. Bet vienīgais, kas man ienāca šobrīd prātā, ir varbūt diezgan pārgalvīgi šoferi, jo, piemēram, mēs kopā ejam no kopmītnēm uz fakultāti, mums ir vairākas gājēju pārējais pa ceļam. Nu, ir vairāk kārt jāpārliecinās, ka tevi to tur kāds neuzbrauks virsū, jo, nu, ir tāds gadījums, ka tiešām it kā tu pasties pa labi kreisi, viss kārtībā tu ej, un tad jau gandrīz pie papēžiem te ir automašīna. Nu, tas tā. Tad pie šīs te transporta problēmas nedaudz uzkavējoties tāds pafantazēsim. Mums arī šeit es speciāli nolicis šo te bildi, kas ir tāds kaut kas futuristisks, kaut kas abstrakts ar putniem, ar taureņiem, ar lidojošām lapām, kaut kas pilnīgi nerealistisks, lai tas varbūt kaut nedaudz mudinātu pasapņot. Ja jūs dzīvot Jelgavā, piemēram, jā, jums būtu kaut kad tādā nākotnē, iespējams. Un jāpalaiž bērns uz skolu, nu, kaut kādā, nevajag maziņš, jā, bet, nu, kaut kādā, tur viņam jau 10, 11, 12, 13 gadi, un līdz skolai jāiet kaut kādas minūtes 10, piemēram, pār tām ielām, ko jūs tagad minējat, jūs viņu laistu vienu, vai vestu no mājas līdz skolai pie rociņas vai ar automašīnu? Es vispārīgi vestu, tāpēc, ka manā bērnībā mani mamma visu laiku veda, un es negribētu savam bērnam novēlēt to, ka viņam ir 10 gados līdz tam posmam jāiet ar kājām vesels 10 minūtes, piemēram, ziemā. Ir -10 grādi un bērnam ir jāiet ar kājām 10 minūtes līdz skolai. Man ir daudz izdevīgāk un drošāk arī aizvest. Nav tas arī tikai ar autošoferiem, tas ir ar vispārīgi cilvēkiem, kas ir apkārt. Man pašai bija slikta pieredze, un es negribētu to savam bērnam. Tas ir pamatojis savu pieredzi, ja tu noteikti nelaistu vienu, tu gribētu vestu viņu. Jā. Nu, es droši vien laistu iet ar kājām. Vienkārši piekodinātu, noteikti izskaidrotu dažādās situācijās, kādās viņš var iekļūt, kā būtu jārīkojas, cik reizes jāapskatās pa labi kreisi, kad var spērt kājiņu pāri. Nu, tādas lietas varbūt vairāk, un es noteikti laistu. Es arī laistu. Es esmu audzināta diezgan patstāvīgi un jā, es laistu. Jā, būt. Kā tev šķiet? Man ir tāds miksēts sajūtas. Es noteikti nelaistu līdz kādam noteiktam vecumam. Varbūt līdz kādai 3. klasei. Un, nu, tad jau es arī esmu diezgan patstāvīgi audzināta. Un vienmēr es gāju ar kājām uz skolu. Un, nu, es domāju, ka līdz noteiktam vecumam, ņemot vērā, kad arī pilsēta ir liela, tas mazais pirmklasnieks vispār ir tā kā no bērnu dārza ielikts lielajā vidē, un kamēr aprod un tā. Tas tāpat kā mēs esam šeit universitāte, un sākums jau arī ir grūts, un ir forši, kad ir kaut kāds atbalsts tev blakus. Nu, pilsētu pētnieki, teorētiķi, kā viena no pilsētas, teiksim, tādiem drošības standartiem uzskata, ja tu vari bērnu palaist vienu pašu skolu, viņš var aiziet. Nu, tur attiecīgi pie nosacījumiem, kā viņam tie šķērsojumi viens ir droši. Ja, ja viņi var palaist un jūs jūties droši, tad pilsēta ir droša. Ja jums ir liels bažas par to, ja viņš ir jāpavada vai jāved, ja, tad kaut kas nav kārtībā. Jā, es zinu, es arī meitu vedu, jā, un līdz pat, neteikšu līdz kurai klasē, bet lielai gāja arī sagaidīt vakaros no kursiem, kur viņi kaut kur mācījās, jo man bija bail. Jā, nu tad toreiz bija arī gaismas mazāk pilsētā, tagad tas gaismas vairāk, jā. Bet, nu, pamazām tā situācija, protams, uzlabojās, jā, bet tad, kad varēs, jūs būsiet tuvāk vai tālāk no Jelgavas, jā, un kad
redzēsiet, ka te bērni iet paši uz skolu, nevis no rītiem drūzmējās automašīnas sastrēgumu pie skolām, pie bērnu dārziem. Nu, tad mums būs baigais progress bijis, jā. Pa vēl tālāk nākotni parunājot. Nu, tā Jelgavā, jāsaka, tad, kad ir vēl Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, tas bija priekš Jelgavas milzīgs tāds tā kā oāze starp Visavienības tajā laikā Padomju Savienības nozīmes rūpniecām, uz kuriem strādnieks ved no visas plašās savienības. Tie nebija latvieši. Vai arī tās kardaļas, kas bija apkārt, tad, faktiski Latvijas Lauksaimniecības akadēmija universitāte jau bija brīvvalsts laikā, jā, izvilka to lielo slogu un pateicoties tai, Jelgava šobrīd runā latviešu valodā pārsvarā. Un tas bija tas, ka ļoti daudz, kas atbrauc studēt, palika dzīvot Jelgavā. Daudz dažādu apsvērumu, tur varbūt ģimenes dibinājās, tas ir viens, ja, tad te bija arī darba iespējas, un šobrīd, kā saprotu, arī šeit ir darba iespējas. Vai ir kāds, tā tīri pasapņosim, teorētiski iespējas, kādiem būtu jābūt nosacījumiem, lai jūs Jelgavu izvēlētos kā dzīvesvietu, jeb arī kāpēc jūs viņu neizvēlētos kā dzīvesvietu nākotnē? Rūta, kā tev? Es laikam neizvēlētos Jelgavu kā savu nākotnes dzīvesvietu, es par šo esmu daudzreiz domājusi. Man laikam arī dēļ tā Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa, kad, kā jau mēs zinām, šeit arī ir bieži plūdi un viss tas pārējais. Ir viennozīmīgi daudzreiz vairāk nekā pie mums Vidzemē. Un es vēl šeit nejūtos tik ļoti piederīgi, es nezinu, kā to nodefinēt. Es tad laikam vairāk izvēlētos Vidzemi dzīvesvietai. Jā. Man liekas, ka Jelgavā šobrīd ir tā, ka tikai tas iebraucamais, kas ir Pasta sala pils, ka tas rajons ir galvenokārt sakārtots, un tad braucot uz to pusi, tad veikali aizvien retāk, pārsvarā ir tikai dzīvojumos mājas, mobi tā vajag, bet, es laikam ne. Es esmu tā kā domājis par to, vai šeit vēlētos pārcelties, un man ir kaut kāda iepriekš vēlme bijusi šeit dzīvot, jo tā kā es esmu no Tukuma puses, un tad Rīga, un tad Jelgava ir tāda tā kā lociņš pa vidu. Un man īstenībā patīk Jelgava. Es varētu pat tā kā nākotnē apsvērt iespējas, protams, ja es atrodu sev vēlamo darbu un dzīvesvietu adekvātu, tad es tā kā gribētu palikt šeit. Jā, par to mēs parunāsim noteikti par dzīvesvietu, jā, bet tu neizslēdz tādu iespēju, ka varētu būt arī dzīvesvietā, tas varētu būt Jelgava kā. Anija, liekas, tev darbs jau ir šeit? Jā. Tas jau ir, manuprāt, liela zīme tam, ka es gribētu dzīvot Jelgavā, ja būtu skaista vieta, tur izrotāts dzīvoklīts, smuki vai arī privāta māja, tāda glauna, bet tas jau sākumā reti kuram sanāk. Un tā man nav iebildumi pret Jelgavu kā dzīves vietu. Ilgi, kā tev šķiet? Tas būtu ļoti atkarīgs no darba vietas, ko es noteikti atrastu, un arī no kompromisa ar savu otru pusīti iespējams, jo es esmu šobrīd no Jaunjelgavas, bet iepriekš esmu dzīvojis arī Madonā. Man tā arī vairāk Vidzemes puses asociējas ar tādu mājīgumu sajūtu varbūt, bet noteikti varbūt, ja būtu labs darbs tiešām, kas man patīk, ko es gribētu darīt, un ja būtu šis kompromiss ar otru pusīti, iespējams, es apsvērtu un dzīvot Jelgavā. Ja kāds šaubās, ja tas var palīdzēt, es pamēģināšu nedaudz pareklamēt Jelgavu, ja ka mums ir ar ideālu lokāciju. Mēs neesam Rīga ar Kņaļu, man liekas, tas ir tāda drusku tāds ar atrast kaut kāds provinciāls, stūrīšs un klusāks, bet visi tie
labumi, ja tas, ko piedāvā Rīga, tas ir ļoti viegli aizsniedzams, ja, nu, piemēram, lidosta, ja, es pieļauju, ka mēs uz lidostu varam nokļūt daudz ātrāk nekā viens otrs rīdzinieks, attiecīgi lidosta, ja, tas ir pēc kaut kā neilga brīža uzsiet jau Kopenhāgenā, Barcelonā, Parīzē vai jebkurā citā Eiropas un pasaules vietā un baudīt attiecīgi arī to komfortu, ko piedāvā šīs valsts. Tā kā nemaz nerunājot, ka mums ir 2 upes, ja, ir ar pludmalēm, ir tagad arī ar Pastasalu mums ir, un tagad arī Pilssalu mums ir, un tur vēl attīstīsies šīs vietas tālāk, un tas laika un atpūtas iespējas būs tikai vien vairāk. Nu, protams, tur ir vajadzīgs laiks. Pieminēju par dzīves vietu. Kā jūs vairāk jūties, ja, nu, ja, piemēram, būtu iespēja, ir darbs šeit labs, ir labs dzīvoklis, jeb iespēja iegādāties māju, vai tas varētu mainīt tavu izvēli par labu? Varbūt iespējams nākotnē, bet Mēs tikai par nākotni tagad runājam. To iespējams, bet es arī apšaubu ļoti daudz ko. Jo... Viss kārtībā, jā. Nu, es tā ļoti šaubīgi šobrīd skatos. Kā? Runājot, jā, par dzīves vietu. Kā tu gribētu to, nu, kur tu justos labi, lai tev būtu komfortabli tev un patikt dzīvot? Es lielāko daļu no savas dzīves esmu dzīvojusi privāti mājā, tad es arī laikam gribētu to turpināt. Tādu kluso rajonu kaut kādu, gribētu tādu mājīgu, siltu tādu sakārtot apkārtni. Kaimiņus arī labus. Nu, mums šobrīd attīstās līnija rajons diezgan strauji, jāsaka, tur var, kamēr tu pabeigsi. Tas ir kā reizes tuku un pusi viegli aizbraukt, varbūt mājās pie radiem. Nu, ir jau otrai pusē Jelgavai, tur ir Rogceļš, un tas rajons tur varbūt nav tik attīstīts, bet tas drīz droši vien, ka būs tāds. Tā kā vēl ir vietas, kur ir, jā, un es domāju, tāds darba iespējas, nu, pagaidām varbūt ne visiem, bet izdodās, jā, jo ļoti daudz jelgavnieku brauc uz Rīgu. Nu, piemēram, 12-13 tūkstoši ikdienā dodās darbā uz Rīgu, kas ir diezgan daudz no darbspējīgo vecumu. Bet nu, arī tas ir, nav pasaules gals. Kā tev dzīvoklis, centrs, māja, nomale? Nu, privāta māja es gribētu vai Ozolniekos, protams. Tā nav Jelgava? Nu jā, bet tur tik smuki ir un tik tuvu, plus mīnus jau tas pats ir mīnus. Bet tad man vēl ļoti patīkās uz Kalnciema pusi braucot. Tur ir tāds privāta māja rajons. Nu, tas tā vide tur, jā. Nu, it kā upe nav tālu, it kā... Tāds kluss rajons, nu kā vietā. Centrs nav tālu. Centrs tuvu, viss tuvu. Jā. Nebūtu tik traki, tur dzīvot. Vēl pēc tam braucot garām tās mājas, tur tik skaisti, dažas ir. Nav tā, ka pa bišķi tu tāds sāļš, tāds iespējas, ka tu... Tas ir kā kurā vietā. Citām ir lielā tā teritorija, bet citas ir tur bez muzēja viena pie otras. Un viena pie otras tas galīgi nu, tas abūs blīvums varēja būt. Es domāju, tais jaunajos tajos abūs teritorijās, ja, ka viņš varētu būt tā kā ja mēs varētu ieteikt pilsētas plānotājiem, ka tur vajadzētu tā kā drusku nostāt tās mājas, tu abūs blīvumu tādu mazāku. Nav tā, ka viens pie otra, jā. Un pa logu skatās. Jā, nu tev nav nekāda privātuma, jā, ka un zūd vairs tās privāta mājas priekšrocības. Kā tev šķiet? Man personīgi būtu ļoti svarīgi, ka ir tāda klusāka vieta, bet arī tāpat laikā būtu daba blakus. Jo, piemēram, Jaunjelgavā dzīvojot, es dzīvoju vietā, kur blakus ir gan bērndārs, gan skola, gan veikali. Tāpat laikā kāds 5-10 minūšu attālumā man ir pastaigā tā, ka gar Daugavu. Es varu doties arī pastaigā pa mežu, un tas ir ļoti svarīgi, kad ir šis te
svaigais gaiss un tāds mirklis klusumu brīdis sev. Jā. Vispār laikam Latvijā mums ar šo mēs esam mutināti, ka mums tas vide nav sagandēta, jā, un lai kā, ja tas nav Rīgas centrs, jā, tad mums tā kā visi kārtībā. Vēl, vai ir kaut kādi ne tikai varbūt ozolnieku izaicinājums, ja tur pārtāties, ja tur ir labi, ja, bet arī, tagad visi vārti vaļā, ja, Eiropa vaļā, varbūt mācību laikā jums izdosies kaut kur varbūt aizbraukt tālāk. Kā jums šķiet, ja, vai tas jūs noturētos pretī Eiropas vilinājumam? Jo tur visi daudz, viņi jāatzīst, viņus vairāk soļus priekšā, tā vidi daudz attīstītāk. Ir drošāk, ir bērns var palaist skolas, domāju, tādās, varbūt Skandināvijas valstīs īpaši vai mums kaut kur tuvāk saprotamās vietās. Es noteikti izvēlētos tāpat Latviju. Nezinu. It kā varētu tajā pašā laikā vienkārši pamest visu ģimeni, visus vienkārši aizbrauc projām un tad ierasties ik pa gadu reizei. Tas nav priekš, vai jums nevarētu visus tā vienkārši atmest malā un iet dzīvot. Es neesmu laikam atmetusi domu par to, ka es varētu kaut kur citur dzīvot, bet šobrīd man šeit piesaistā mūsu kultūra un vide kā tāda, tad laikam tuvākos 10 gadus es noteikti neplānoju pamest Latviju. Es laikam vairāk izvēlētos to kā pārziemošanas periodu. Es visu laiku gribēju pārzīmot Balī, bet tā es noteikti pavisam nepamestu Latviju. Es domāju, ka šeit nav nemaz tik slikti. Te ir lieliski, manuprāt, jā. Bet jums ir tā lieliskā iespēja varbūt arī studiju laikā izmantot, uz kaut kādu mirkli aizbraukt un padzīvot. Manuprāt, tā ir milzīga pieredze. Padzīvot tur, jo tur tas, kā es to redzu, ja man šķiet, ka mums skāties uz skatījums uz lietām pārāk lokāls, jo mēs esam maza valsts, ja, 2 miljoni, tas ir kaut kāda, varbūt ir, Eiropā ir lielpilsētas ir lielāks vairāk reizes nekā mums visa valsts ir, ja. Tas gandrīz vai te viens otram atradīs kādu radinieku vai paziņu vai vēl, bet tur ir tāds drusku cits mērogs un tā pieredze, kas tur ir. Tā būtu ļoti sveitīgi mums atnest šeit, ja mēs, mums te kā brīžiem kā pa celmiem iet. Ja. Un tad ir tas kārdinājums, ja, kāpēc man šeit vēl te mocīties kā pa celmiem, ja tur jau viss ir asfaltā bruģī, ja, un rozlopiņām kaisīts. Un tad ir, tur rodās, ja paziņas un iedzīvojās un ir ērti, ja, tad daudziem tas kārdinājums bijis tik liels, ka viņi joprojām, ka tur tie cilvēki ir palikuši, jā, mēs no tā zaudē. Bet es saprotu, tas uz jums netiecās, ja, ka jūs visi brauksiet jūs vai uz Balī vai uz kādu citu valsti, ja pēc kaut kāda laika jūs atgriezīsiet atpakaļ, pārzīmosiet un būsiet atpakaļ jauna pieredze tā. Bet kā jums šķiet, vai mums šeit, Jelgavā, varbūt arī ne tikai Jelgavā, bet Latvijā, ir kaut kas tāds, kas varētu aicināt jauns cilvēks, jūsu vecuma cilvēks, braukt un dzīvot uz Jelgavu, piemēram, uz Latviju. Ja kam būtu jābūt, lai viņi brauktu šeit? Es arī domāju, ka mums ar dabu un ar visu pārējo, visi kārtībā, bet vairāk skatoties no tāda ekonomiskā viedokļa, es domāju, ka būtu, piemēram, kāpēc visi latvieši dodas vai nu uz Vāciju, vai nu uz Spāniju, tur ir lielāki sociālie pabalsti gan ģimenēm, gan tam. Latvijā tas viss ir ļoti zemā līmenī. Un es domāju, ka noteikti tas vairāk mudinātu visus arī atgriezties mājās. Ir ļoti forši, ka mums ir tā 3+ kartiņa, kad vai nu tur ceļš vai kas, bet
tas ir minimums, pabalsti, pensijas, vispārējais, jo man lielākā daļa radinieku arī dzīvo Nīderlandē, un viņi jau ir 10 gadi kā projām, un palānām visi brālēni aizbrauc, jo, es noteikti domāju, tas ir tie sociālie labumi. Es piekritīšu, ka ekonomiskā stabilitāte savā ziņā, jo es arī, piemēram, šobrīd uztraucos par savu pensijas plānu, kas liekas tā kā, tādā ziņā arī, ja es piekritīšu. Ļoti agri esat sākuši uztraukties. Uz priekšu jādomā. Jā. Tad varbūt turpini šo, kā tev šķiet, vai šie te ekonomiskie, es domāju, vai tas, ka mūsu ka vide šeit un mūsu daba, mēs esam salīdzinoši tāpēc, ka varbūt tik, iekavējuši attīstības posmu kaut kādu, ja? Mūsu daba nav tik sagandēta, teikt, tīrs gaiss, tīrs ūdens, ja? Upes, kurās var peldēties, ja? Jo, kā mēs zinām, pat piemēram, varbūt nav tāds gluži adekvāts piemērs, bet Parīze iztērēja miljardu, lai uz olimpiskām spēlēm varētu kaut kādā sporta veidā triatlonā, lai tur varētu nopeldēt pa to upi, ja? Un pie kām hidrotērkos, ja? Nevis vienkārši peldbiksēs. Ja? Un miljards iztērēts, ja? Un tagad tam sacīm jānotiek, viņi pārceļ, jo liekas, ne, šodien vēl nevar, peldēsim rīt. Bet mums tas ir jebkurā brīdī var iet un peldi. Vai tas ir tas, ar ko mēs varētu, piemēram, tikai ar šīm te, nesagandētās dabas priekšrocībām šeit, vai tur ir vajadzīgs vēl kaut kas klāt? Grūti spriest tā. Manuprāt, tur noteikti ir vajadzīgs vēl kaut kas. Darba iespējas. Darba iespējas Latvijā ir, ja vien tās meklē. Tu vari atrast Latvijā labu atmaksātu darbu, arī tas pats izglītība. Mums arī ir tās budžeta vietas, un mums, lai mācītos par uzņēmēju, nav jāmaksā tur 50 000. Ja vienīgi tu nevarēsi būt, protams, ārsts, vienkārši vajag darīt, meklēt, tad jau arī. Tāpat arī ir, es zinu, ka noteikti visos nodos ir kāda atbalsts uzņēmējiem. Es vairāk zinu pa Valmieru, jo es iepriekšējos 4 gadus dzīvoju Valmierā. Tur ir attīstības aģentūra, ir ļoti pretīmnākoša. Tāpat ir doma nāk pretī jauniešiem, ja tu vienkārši ej un dari, pēti. Vienkārši tā informācija jau ir pieejama, tikai viņa ir tā kā kaut kādos nostūros. Un ja mēs jau visi zinām, ka mēs katrs esam slings un mēs gribam, lai mums ir tā kā vieglāk viss tas pieejams. Un, Bet es domāju, ka vairāk tie pabalsti, kas tā kā pienāktos visiem, un varbūt arī tad mazinātos tas pats bezpajumtnieku skaits vai kā. Bezpajumtnieki arī ļoti attīstītās valstīs, jo vienkārši ir cilvēki, kuri negrib strādāt, vai viņiem ir ļoti daudz kaitīgi netikumi. Tā kā tas, bet vairāk reiz pieminēja pabalsts, bet ja ir iespēja nopelnīt, tad pie pabalsts nav vajadzīgi. Jā, bet latvieši tā jau strādā ļoti daudz. Tad domā, ka bez darba vēl vajadzīgi pabalsti. Jā. Kaut kāda sociāla labuma noteikti. Es gan laikam šim nepiekritīšu, jo tas tā kā mazāk motivē tev vairāk strādāt, ja tev ir tie pabalsti. Bet ja tu tā kā, tev nav tie pabalsti, tā kā tiecies pēc kaut kā labāk un labāk, bet ja tev tie pabalsti, tad jau tu tur paliksi turpat, kur tu esi. Un ar kaut kādām tām jaunajām tehnoloģijām, man liekas, mēs varētu uzlabot vēl mūsu uzņēmējdarbību aizvien vairāk un vairāk. Un, līdz ar to valsts būtu ieguvēja tieši no uzņēmējiem, kad viņi tur maksā tos nodokļus un tā. Kā tev šķiet? Praktiski visi jau pateica, ka es piekrītu. Tā kā vajadzētu, tā kā nē. Jo, manuprāt, tagad jau pietiekami daudz cilvēki dzīvo tīri no pabalstiem un nestrādā, un tas šķiet ļoti absurdi.
nepieņem. Citi cilvēki strādā un maksā nodokļus, kamēr citi cilvēki mierīgi grib gardu muti ēd par tiem nomaksātiem nodokļiem. Tas diezgan nepareizi liekas. Nu, ļoti bagāts valsts, varbūt to var atļauties. Nu, mēs tā kā, jā, bet, gribam, man tā šķiet, neuzspiešu savu viedokli, man tā šķiet, ka mēs gribam uzreiz būt tāds kā šīs ļoti bagātās valsts, izlaižot to posmu, īpaši pēckara posmu, pēc otrā pasaules kara, kad viņas bija ļoti nabadzīgas valsts tomēr, jā, visādā ziņā. Un ka viņi ļoti zvērīgi strādāja, lai tagad būtu tas, kas viņi tagad ir. Mēs gribam šo posmu arī izlaist un gribam nokļūt tur, bet, diemžēl tā evolūcija tāda, ka es novērojos, ka viss tas evolūcijas ceļš ir jāiziet, ka uzreiz tu nekļūsi ļoti bagāts. Arī, manuprāt, mēs, protams, gribam dzīvot visi foršā mājā, kāda viņi tur ir. Bet visu uzreiz ļoti cilvēcīgi. Mēs gribam visu uzreiz, bet, diemžēl, mēs dabonam vai neko, vai ļoti maz un ilgstošā laika periodā. Bet, diemžēl, tas komforts un tā labā dzīve, tā jānopelna lēnā. Un tāpēc ir tas, ja, ka ir tas kārdinājums aizbraukt tur, kur viss jau ir, nevis tādā pārskatāmām pieņemt, ja, kad es tagad 30 gadus dzīvošu, strādāšu un tā tālāk, un tie ir man labākie gadi, un tie taču ir labākie gadi. Un tikai tad es nonākšu tajā līmenī, mēs jau gribam tagad tuvāk. Kāpēc es runāju par šo to tēmu, nedaudz aizķēru? 90. gadu vidū Jelgavā bija 76,000 iedzīvotāji. Šobrīd 55,000 iedzīvotāji. Mēs esam zaudējuši pār par 20,000 cilvēkiem. Un pilsētas labklājība, ja tās, manuprāt, veiksmes atslēga cilvēkos. Šī gadījumā cilvēku skaitā, ja tie ir nodokļi, tie ir asfaltēti ceļi, tie ir skolas, tie ir medicīna. Un kādu jums varbūt turpināt nedaudz vēl šo tēmu, pavisam īsi, kā šķiet kādi būtu Jelgavai, varbūt ne tikai Jelgavai, Latvijai, kas būtu jādara, kādi būtu tie soļi būtiski jāspēr, lai šo cilvēku mums būtu vien vairāk? Es laikam teiktu atbalstu uzņēmējiem. Kaut kāds, nezinu, vai īsti naudas, varbūt naudas pat, bet varbūt vietas, kur viņiem sāk to visu. Jo no tās vietas laikam jau kaut kā sāk visu apaugt. Kāda uzņēmēja darbība. Bieži uzņēmēji saka, ja, ka viņiem prasa kā palīdzēt, viņi saka, man nevajag palīdzēt, jūs man netraucējiet. Jo šī te, tā valsts regulējums citreiz liekas pārāk stingrs ir, jā, un tik ļoti ierobežo šo uzņēmējus, ka viņi atmet ar roku, jā. Te jau daudz tāds baumas līdz, ja labāk brauc Lietuvu vai Zīgauniju vai vēl kaut ko. Te tas, te šitas, jā, bet tie ir tas kurnēs vienmēr. Bet, viens ir tātad palīdzība uzņēmējiem. Kā tev šķiet? Es laikam teiktu, ka vidējās algas paaugstināšana. Jo pajautājot galvenokārt, kāpēc visi izbrauc, un tas ir naudas dēļ. Daži varbūt, varbūt mēs tagad, jā, mēs ejam uz augstāko izglītību un tā, bet mums, ja mēs skatāmies kā sabiedrība kopumā, ne visiem ir tā augstākā izglītība vai, mēs katrs esam dažāds. Kas šķiet? Es arī pēkšņi tieši pa vidējās algas paaugstinājumu, jo ir grūti, piemēram, ieiet mego. Ja ikdienā jāiet vēl to pārtiku pirkt, ir sevišķi vakariņām, tas ir vienkārši absurdi, kādas cenas tur ir. Bet viņi, cik es sapratu, nevēlas pazemināt cenas, jo viņi ir vienīgais veikals, kas tik vēl strādā, un ja cilvēkam vajadzēs kaut ko, tad viņš arī ies bez atrunājumas turieni.
Bet man laimēkā liekas, kad absurdi, kad ir jānomaksā par minimālo algu īre, komunāli rēķini, visi telekomunikācijas rēķini un vēl ir mēnesis jāizdzīvo. No 700 bruto. Jā, tur ir jābūt diezgan izveicīgam, lai tādu. Viens nevar. Viens galīgi nevar ārvalsts ko tādu. Bet tajā pašā laikā diviem cilvēkiem uzreiz izmaksas ir lielākas. Ja, piemēram, dzīvo Jelgavā un brauc uz Rīgu uz darbu, tad jau uzreiz ir gan par automašīnu nodoklis jāmaksā, gan automašīnai ir remonts. Ir jābūt garāžai obligāti, lai varētu stāvēt ziemas riepas, kuras ir jāmaina. Jā, bet varbūt automašīnā vajadzīga, ka mums ir labs vilciens attieksme no Rīgu. Un tev nebūs aizbraucot ar vilcienu uz Rīgu, un tev nav jādomā, kur tu noliks automašīnu, ja tur droši vien nebūs. Tur būs Rīgā jāmaksā, Jelgavā ir laika ierobežojums, bet tur ir naudiņa jāsamaksā. Atkarībā, kurā vietā strādā. Jā, ja centrā labā pieņemsim ļoti labā darbā, ļoti daudz maksā kaut kur tur. Te ir tā Jelgavas priekšrocība. Arī, bet lai kā vilcienu biļetes aiziet. Es nezinu, cik maksā biļeti vilcienam no Jelgavas uz Rīgu, bet tāpat tās ir 2 personas brauktu mēnesī turp un apakaļ. Salasās un diezgan salasās. 2,50 maksā, man liekas, nav tik traki. Ir jau droši vien iespējas, bet iespējams mēneša biļeti var paņemt vai vēl kaut kā, un tā satiksme ir diezgan regulāra, Rīga ir Jelgavai, ja, tā kā... Jā. Kaut 30 eiro vai 25 nav mēneša biļeti? Man sanāk, ar autobusu varētu braukāt, jo autobus man ir, lokāli tuvāk. Autobus tiek. Ilgi, kā tev šķiet? Ļoti grūti spriest, jo arī runāju par to minimālo algu. Es tam piekritīšu šim te viedoklim, bet līdz tu pacel minimālo algu, līdz ar to arī vispārējais pacies. Tas nav atkarīgs, vai tu uz Mego iepērcies, vai, es nezinu, Latvu veikalā. Tas īsti tā kā... Varbūt kaut kādas centu atšķirības būs, bet tāpat būs ļoti grūti izdzīvot, ja tu pelni šo minimālo iztiku un vēlies visu kaut ko savu dzīvē piepildīt. Bet, jā... Bet, tas iespējas pie Jelgavā, piemēram, kā jums šķiet, vai Jelgavā izglītošanās iespējas, izglītība ir ok? Tā kā visas iespējas ir? Jā, ka ļoti augstā līmenī, manuprāt, līdz šim, ko es esmu pēc savas pieredzes spriežot. Mums ir ļoti, manuprāt, ļoti labas skolas ar iespējām, kas tagad ir diezgan, ne tikai viņas ir augstā līmenī, arī tā, bet arī ir tikko, kā arī, kas lielties ir renovēts, atjaunots, ir sporta stadionu klāt ir. Medicīna. Ir bijis kaut kāds saskar, var kaut ko, vai veselības aprūpi, kā šķiet? Magnētisko rezonanci man bija jābrauc. Un diezgan ātri paņēma man rindā. Ļoti ātri salīdzināšu. Un šķiet, ka man bija nedēļas 2 jāgaida tikai, un es jau varēju braukt taisīt. Tad ar izglītību Jelgavā viss ir ok. Ar veselības aprūpi ir ok. Protams, labāk neslimot, ja, bet tomēr, garantijas nav nekādas, ja kas, ja. Tad, piemēram, ar sportu kaut kādas ir saskari bijusi kaut ko darīt, vai ir kaut kāds... Sporta centrs, manuprāt, tas ir vispār superīgi. Tas ir caur skolu. Tas ir kas pie ģimnāzijas, kas ir, vai... Tas ir vairāk tas LBTU sporta centrs. Tas ir, jā. Tas ir vienkārši tur ir baseins, tur ir zāle. Viss iespējamais. Un mums ir viss bez maksas. Un ka studenti ir bez maksas, ideāli. Jā, tas ir tā kā... Un jāsaka arī bez, varbūt universitātē nav tāds milzīgs stadions, ja, bet arī tie stadioni, kas ir pie skolām tagad jau, un tepat ir centrā, kur te pirksti jārāda, kur pusi tas ir, ja, ir vairākams, ka skolām ir atjaunot ļoti labi stadioni. Ir arī Zemgales olimpiskais centrs, kas ir, es nezinu, kā tur tā piekļuva, bet manuprāt, tur tie vāki vienmēr vaļā, jā, un sportošanai tur atļaut. Ir arī sporta laukumi, kas ir vēlreiz rekomendēju aiziet uz pilssalu, tad pataiks pils, ja kāda nodarbība aiziet, tur un tur gan basketbola laukums ir, gan arī
Nu, ļoti tāds labs laukums. Manuprāt, ir arī bērnu laukumiņi. Nu, kādi varbūt vēl nav tik daudz, cik vajadzētu, bet jau top un ir sports, veselība, izglītība. Tas mums viss ir. Nu, vienīgais varbūt tāds mīnus, jā, pieminēja Ozolnieks, ja grasās dosties dzīvot tur, ja tad tur, ja gadījumā bērns atlaiž bērndārzā, ja tad tiek uzreiz Jelgavā ir gara rinda, ja. Ir kādi, kas ir to rindu sagaidījuši tad, kad bērns jau tam visu skolu pabeidz. Bet, nu, mēs pie tā strādājam. Varbūt vairāk, jā. Neturpināsim tur šo. Kāds jums varbūt ieteikums būtu Jelgavai? No malas skatoties, jā, ko jūs gribētu, kas šeit būtu uzlabojams? Es laikam teikšu satiksme, jo izbraucot no Jelgavas, it īpaši no rītiem ir korķi. Arī pēcpusdienā. Jā. Bet nu, tas jau tā visiem beidz darba laiks. Nu, jā, šī laivā mēs visi vien esam, jā, īpaši, kas no rīta jābrauc no darba no vienas upes krasta uz otru, jā, tad tur ir diezgan, jā, tur ir jāpierēķina kāds minūtes klāt, jā. Īpaši skolas laikā, tad, kad bērni tiek vēsti uz skolas bērndārziem, tad tur ir diezgan sastrēgumi, jā. Vēl? Kā šķiet? Nu, jāsaka, vidēji alga to Jelgava nevar noteikt, jā, jo tas ir valstisks līmeņa pasākums, jā, bet, nu, jā, iespējams šos ienākumus pacelt, ja, tad vispārējais tā kā šeit Jelgavā būtu, ja, vajadzīgi ienākumi. Vai vēl viena atkāpe, ja, vai jums ir izdevies pabūt mikrorajonos Jelgavas kaut kur garām braucot vai kā ieskatīties sētā? Nu kā izskatās? Gribētu tādā dzīvot? Nē. Es esmu tādu mazu daļiņu redzējusi, ejot tur uz vecpilsētu, un tur liekas diezgan nolaist viss tas rajons. Tāds arī diezgan bailīgs, es teiktu. Tas ir ļoti arī Rafu centrs, tas rajons. Tas tāds, tur es vienīgais, man liekas, stāvēt. Uz CSDT pusi braucot. Tur arī tās dzīvokļu mājas un privātas mājas. Tur kādreiz bija cietums mums šeit. Jā, tas. Tās rajons arī ir vienkārši. Ar mašīnu pat braucot, tur ir tāds. Nu, tas gan tur tālāk, ja aiziet uz CSDT, tur tās industriālais rajons jau ir. Jā, tur ir pārstrāvas, tad jau lielais ceļš. Un otrā pusē, kur dzīvojams mājas, bet tā jau tur, kur ir Zemgales olimpiskais centrs, tur ir slimnīca, tur ir 4. vidusskola, tur ir tā kā, nu, tas tā skaitās diezgan, tas privātmāja rajons, viņš jau tā kā tīri lepns skaitās, tomēr, jā, tās ielas tur ir labas, tagad sataisīts ir. Tas būtu ļoti labs vieta, kur dzīvot, liekas. Ja ir kaut kāda doma, jā, kur izvēlēties. Ar šo es laikam, man jāsaka, paldies jums, ka jūs atradāt laiku un atnācāt parunāt par Jelgavu. Jo mēs gribam, lai tā dzīve Jelgavā būtu aizvien labāk, lai jelgavnieki būtu vairāk, lai viņi būtu jauni, izglītoti, ar ambīcijām, lai nodarbotos šeit ar uzņēmēju darbību, lai būvētu jaunas privātmājas un daudzdzīvokļu mājas, kāds mums arī pietrūkst, jo tas padomu mantojums, ka šeit ir, domāju, dzīvojamās mājas, mums ir ļoti skumjā stāvoklī. Negribās sagaidīt, ka viņi sāks brukt, gribās būt soli 2 priekšā un būvēt, lai cilvēkiem ir kvalitāte dzīve. Un es ļoti ceru, lai nākotnes jelgavnieks būtu tāds kā jūs,
jauni, izglītot, enerģiski. Un mūsu dzīve būtu tikai labāka un labāka. Un nebūtu jābrauc nekur prom, bet pie mums braukt šeit. Strādāt, dzīvot, nesagādātā vidē. Tīrs ūdens, svaigs gaiss, zaļa zāle, debils zila. Ko es arī jums novēlu. Paldies! Paldies!